Es nopirku visas Rīmī gatavās maizītes, lai noskaidrotu, kuras ir vērts pirkt un kuras ir garšīgākās. Garšu tests. Šīs pirmās ir sviestmaize ar bekonu. Pildījums izskatās īstenībā diezgan dāsni, pat nedaudz krīt ārā. Viens no galvenajiem kritērijiem, lai maizīte būtu laba, tā nedrīkst būt sausa. Un šī maizīte noteikti nav sausa, bet nav arī pārāk majonēzīga kā citām gadās. Kopumā šī ir ļoti laba. Es viņai došu 7,5, tikai tāpēc, ka man augsts bekons īsti negaršo. Nākamā ir vista uz graudu maizes saldajā čili mērcē. Ja godīgi, pildījums šeit izstāsta daudz vairāk kā iepriekšējā. Un smaržo arī labāk, smaržo paprikaini. Ir nedaudz salda un sulīgāka kā iepriekšējā, bet garšas ziņā noteikti labāka. Tagad tiešām noteikti ievērojami labāka. Šim es dodu 9. Nākamā ir vēl viena vistiņa, tikai šī ir polārmaizē. Šajā maizītā pildījums ir nedaudz mazāk kā iepriekšējā, tomēr man izstāsta, ka gaļa ir vairāk. Jā, gaļa šeit ir jūtama vairāk, bet šī maizīte ir nedaudz sausāka, tāpēc šeit es došu 8. Tomēr ir vēl viena polārmaize, bet šī ir ar lasi un 50% atlaidi. Pildījums īstenībā ir diezgan ok. Laba maizīte, diezgan sabalansēta, tomēr man prasītos kaut kādu zaļumiņu iekšā, tāpēc šim es dodu 7,5. Nākamā ir vēl viena laša maizīte, bet šī ir vienkārši sviestmaize ar lasi. Un šajā maizītē ir zaļumiņi iekšā arī. Lasis izskatās tāds pats kā iepriekšējā, karsti kupināts, tikai šeit varbūt pat lielākos gabalos. Jā, šī man garšo labāk kā tā otra laša maizīte. Šajai es došu 8. Pēdējā lieta, kas man ir ar lasi, tie ir lavaša rullīši. Man šķiet, ka man sumā viņi nedaudz saspaidījās, bet izstāsta pildījums ir tīri labi. Ja salīdzinu ar iepriekšējām maizītēm, tad pildījums šeit ir tiešām daudz vairāk. Šim es dodu 9, stabilu 9. Otrs lavašs ir ar vistu. Izskatās diezgan smuki, man patīk, ka ir daudz zaļumiņu iekšā. Garšo ļoti labi. Mērcītes zaļumu un gaļas daudzums ir diezgan labs un sabalansēts. Šim es došu 8,5. Tālāk ir vēl viens vistas sendvičs. Tāds viņa šādi. Ja salīdzinu ar iepriekšējām maizītēm, tad šī garšo svaigāk kā pārējās. Un te ir nedaudz asumiņš, man liekas, no karija garšvielas kaut kas tāds. Kopumā ļoti labi, šim es došu 7,5. Kopumā mans favorīts noteikti visgaršīgākā maizīte man šķita šī. Ieraksti komentārās, kura no Rīmī maizītēm tev garšo vislabāk.